nāca uz autostu. Tas bija tāds interesants kolorīts. Tam bija viņiem. Tad vēl visādi kioski. Atveda man taksists par simbolisku naudu no autobusu stacijas, un te jau redz, kur pirmie uzrakstīja. Parādās simboliski. Te ir bijis, šitais ir drāmas teātris. Jā. Divos vārdos ar autobusu atbrauc. 99,9% šeit viss ir krieviski, viss arī runā krieviski. Neviens nerunā nekādā citā valodā, kaut kāda starptautiski uzņēmumi, tur kaut kas bišķi pavīda angliski, bet kā man pastāstīja tikko cilvēks, kas mani atveda par simbolisku naudu, taksīt. Viņš teica, ka viņš ļoti apmierinās, viņam šeit dzīve ļoti patīk. Un viņš negribētu neko mainīt. Re, kur ir valsts universitātes, kuras, protams, ir vietējais karoks un, protams, Krievu karoks, tur kaut kāda ģimetnes redzamas ir, kas droši atgādina par lielā Tēvijas kara sasniegumiem. Pilsēta smuka, puķis. Pēc, ka filmēt drīkstot pastāst kādas smukas iekoptas puķis, ja? Šodien divi silts, bet nav tiešā saule. Divos vārdos cilvēks man pastāstīja par politisko situāciju. Viņš ir Ukraiņi nelaimīgi, ka viņus smacē no starptautiskais valūtas fonds un ka viņiem tur nav viegli, ja? Tādu prioritātes gaidījuši, bet labi, katram savs viedoklis. Tātad mēs tālāk būs, ka priapņem par kafiju, šī tā kā centrālā iela. Smuki, tīri, viss skaidrs, piepilsēta un tas viss tas ceļš. Tas bija, kā lai pasaka, trausmi. Es pieļauju, ka šis ir Gāriņa piemineklis. Esam arī apstīja, ka tāda smuka aleja. Jā? Šis ir Gāriņa piemineklis. Dzirdēts, vai ne? Kas tas tāds par kādreiz? Lidoja kosmosā un arī uzlidoja. Labi, tur es to aleju neiešu, bet es došos te tālāk. Re, kur te tāda smuka. Re, kur ir tā vieta, kur ir angļu valodā uzrakstīja. Esets un kafijas, saldā dzīve. Es laikam spānis. Tā. Šajā apstāstas tur būs. Pasteigi turpinās. Te mēs esam atnākuši, cik es saprotu, pie pašas galvenās ēkas. Kas pat nevarētu pateikt, pilsētas padomu, vai kā vecus laikos saucās krieviski Doma Savieta. Jā, tā ir viņu pašu arī tā kā ģērbonis, viņu pašu karoks. Jā, tā jau viss smuki un gaiši, otrā pusē ir tādas modernas ēkas, ja. Labas mašīnas, un, protams, ne visas. Mazākā daļa, protams. Un arī kāda vēsturiska ēka. Jā. Augšā mega zvaigzne no Staļina laikiem. Šī drošina ēka arī no Staļina laikiem. Un ko mēs šeit redzam? Šī tā bilde vienkārši kosmos cilvēki arī. Tā es piemineklis. Jā, ārzemnieki. Pasteigi turpinās. Un šeit ko mēs redzam, atceraties kādreiz, kā bija ko. Tie, kas atcerās, tie, kas vispār neatcerās, tie neko nezina. Nu ko, šis ir jau kādi goda plāksti labākajiem darbiniekiem. Bet, lai varbūt darbinieku plākšņi ir vēl no vecās sistēmas, tad te viena otra māja ir ļoti iespaidīga, smuki uztaisīta. Reklāmas radio un televīzijā. Nu ko, turpinam iet.
pat nezinu, kas šī ēka. Es pieļauju, varētu būt kaut kāda, zinu, krieviem saistīta ar šo šteli. Arī otrā pusā ir kaut kas tāds. Tā, šodien kaut kāda novērošana, bet es tiešām nezinu, kas šis piestādi ir. Labi, ejam tālāk. Ejam tālāk. Zarās, ka rekur. Ja autobuss jau pēdī saucās Bon Voyage. Arī ar telefoniem, arī mājas, viņiem pat ir MD, jā, Moldova websites, un tur var aizbraukt no šejienes pat uz Latviju. Jā. Un tālāk. Atceramies šitāds te kādreiz mēnesis. Roženai un klase. Tad no dzēriem ir daudz modernāk. Un te ir atkal viens feins nosaukums. Jeņina iela krustojās ar 25. oktobri, jau lai gan tas ir 25. oktobris. Datā kalendāra bija, man liekas, 7. novembris. Nu labi, ejam tālāk. Lūks force, ejam tālāk. Nē, centrāla iela ir ok. Pat ļoti ok. Paskatīsimies tālāk. Kā kaut kāds iestādījums, kurām ir neatņemama sastāvdaļa kā Krievijas karogs. Nu, labi. Tālāk. Tiesniecības centrs ar tematisku uzrakstu sporta norma жизни un SSSR. Šis mums ir, šī Krājbanka. Šī Krājbanka. Grāmatveikals Maksim Gorki un visi pārējie slavenie kungi, ieskaitot Puškinu, ja? Tāds grāmatveikals, ja? Ar atribūtiku, Krievu karogiem un krustam. Šitais kā viņi sauc. Bērni, bukinisti. Un šitā galvenā iela ir ok, pat ļoti. Tematiskās krāsas. Smukas mājas mījās kaut kādiem PSRS laika monstriem. Tematisks uzraksts, tā laikam, cik es saprotu, pilsētas tā kā izdaļa ir tāds smuks krustojums. Jau zaļais jāiet pāri. Tālumā ir iela, te tāds, var teikt, ūdenskritums, ne, bet kā viņš, trūklaks, jā, trūklaks, tur tālāk ir diezgan simpātiska baznīca. Jā. Tālāk Zikinoteātrs. Nosaukts daudz pilsētas vārdā. Iļai, ka te ļoti labs Krievu bojeviks izrāda. Nezinu, kā viņiem ir kā viss ir atļauts, viņi jau nav nobloķēti no visas pasaules. Bet viņi paši sevi nobloķējuši no visas pasaules. Tā. Ejam tālāk, priekš, tur kaut kāds skvērs, tur būs kaut kāds piemineklis, tur tas tanks ir slavenais, nu tur mēs to arī dodamies. Ejam tālāk. Tur tāds simpātisks parciņš. Pietiekami izskatās pat feini iekopts. Es domāju, ka tas ir Suvorumam piemineklis, bet piesim tuvāk. Orika toalete, skata plāns. Tas nopirkt labu kapučino, īstenībā eiro maksāja nekādu vainu. Taks, un šeit ir parks. Pieklājis, solīdi pasēdēt. Labi. Atrast toaleti būs, es pirms tā
jāmaksā, bet neiesim. Tas paslaiks pa parku turpinās. Ļoti simpātiski. Ļoti simpātiski. Iekops viss. Normāli tāds zaļās zonas, kur pasēdēt. Krēsliņi. Te, kur audas uzskodas, arī lai cilvēkiem šeit nekā netrūktu. Un tālāk jau beidzas sārā, kā ir kaut kāda iela. Mēs arī esam lēnām apakaļ. Bet ļoti patīkam vieta. Atnākt, pasēdēt, cik es saprotu tur kaut kur tālāk, kaut kāds memoriāls. Cilvēks staigā. Ļoti laiki. Kur arī piemineklis, kā izrādās, šo pilsētu ir savā laikā dibinājis Krievijas slavenais karavadonis Suvorovs. Piemineklis uzcelts 79. gadā, vēl dziļā PSRS. Tāds vēl kaut skvēriņš turpinās viss. Ļoti, man patīk, ļoti sakopta štela. Esam šīs puses. Redz, 34 gadi jau. Pastāv šī te valsts, ja viņi tā var nosaukt, kur neviens neatzīst. Es atvainojos, kaut kas arī viņu atzīst. Te, kur ir valsts, kas viņu arī atzīst, to vienu to lielo karogu mēs zinām. Te, kur tas ir viņu karogs, šitie kaut kādi tādi paši neatzītie no visas pasaules, jā, pāriem karogiem. Bet, nu labi. Kaut kādi novadi viņi, cik es saprotu, tie ir. Jā. Ļoti laba reklāma. Tikko bija uzliekts cita reklāma. Nu, rekur, pasties jau pēc tehnika. Viss, ko tik sirds vēlās, ko tik Padomju Savienībā neražoja. Masas, šitos pat nezinu. Tik ceļu remonti, vai jau vārsts tehnika. Viņa ģērbonis, tas galvenais. Tas ir Suvorovs tāda forša vieta. Šī ir ēka, kuras priekšā, protams, lepni stāv Ļeņina piemineklis. Bet viņa tiek renovēta uz jumta, protams, ir Krievijas karogs un vietējais karogs. Viņi tiek renovēti, un tur es laikam neiešu, ja tur tā baigi labi neskatās. Tā, laikam tā var būt kaut kādā administrācijas ēka, kaut kas tāds, nezinu. Tālāk. Bet šeit ļoti jaudīgs. Pirmkārt, ja, protams, Frunze jau haidīja. Kādreizējais jau haidīja deputāts Sovietim. Kaut kādu siezdu Sovietam. Rekur, jā. Un šeit ir mega komplekss padomju, var teikt, aizstāvjiem, kas aizstāvēja piemiņas straujumi, bet izjuka PSRS jau heit. Šie te visi te gājuši bojā jau heit, kas cīnījās, lai viņi atdalītos no Moldovas un palīdz zem Krievijas. Tālūk. Uztaisīts mēmers. Protams, tāpēc blakām ir kaut kas tur arī Afganistānā, protams, kritis, kur nevajadzēja līst Krieviem iekšā, arī latvieši daudz tur krita. Un šitie te ir vecā kara piemiņas. Pasties kā te pašvainīgi. Mazliet, te vēl notiek labiekākoši, te vēl viss nekas nav beidzies. Ejam tālāk. Kā viņiem tās kara lietas patīk cilāt, kur 4. Odesa, tā vispār ir Ukraiņa, bet te notika baigā atbrīvošana, kaut kāds Vasilevskis kaut ko te baigi ir sācis. Latvijas man vispār neinteresē. Neko te tāda. Protams, viss notiek ar tā visaugstākā svētība, jā, visas šitās te lietas. Esam sen aizmirstu lietu, kas tas ir mūžīgā uguns, jā.
tapu steli. Kādu mistisku uzrakstu. Normāls indeks. Te droši vien tie, kas grib par neatkarību. What do you think? Like US or Moldovan? Like Wushu? Un te, protams, ir, bet negribas lamāties. Tas ir svētku instruments. Šitos tagad Ukraiņi tā kā sēmuši, kas visus koši kopā. Viņš te uzbrauc uz piedestālu. Tas ir laikam pēdējais ceļš. Nu tā te pat iekārtots, jā, viņam tā karošana un tās, zini, tie panākumi kritušo tā visu tās šteles. Protams, piesaucot arī pareizticīgo baznīcu, kas tam visam, zini, devus ir svētība. Tās viņiem ir baigi svarīgi, laikam te nevar iziet. Paskatīsim bišķi pārliksim bišķi pāri. Uz centru atpakaļ laikam jau. Pārējot ceļu otrā pusē, ļoti skaists parks, un šitais ir arī kaut kāds Krievu Frans de Volāns. Es nezinu, kas viņš ir bijis, franču Krievu kaut kāds izcelsums. Es nezinu, kaut kāda 18. gadsimta, 19. gadsimta kaut kāds karavadonis. Te pat ir Wi-Fi, ej tu nost. Ej, kur tu tāds foršs pārciņš, kur var atkal pasēdēt. Pačilot laiku šoreiz vienkārši ir superīgi. Nezinu, es te tikšu Wi-Fi iekšā. Viņi te piedāvā, kur te apsiež soli. Šādu. Vēl nosūtīt. Kaut kāda cienītāja par kaut ko. Viss vienās. To re, kur ir Jekaterina otrā. Nice. Šie kungas nezinu. Apakšā rakstīts ir. Nu, Jolanta jau patīk šitās vēsturiskās tantes. Es kāda viņa te ir. Sēnis varonis. Vienkārši. Tāda tā Jekaterina bijusi vēl vecajā drukā Krieva.